Bet ir kāda vēl viena valsts, kur arī karoja, un arī bija divas valstis, kas karoja savā starpā, bija liela nemieri savā laikā. Pirms 30 gadiem atceros, kā students lasīja avīzē un skatījos televīzijā, un tagad filma Dzelzs slēdī noteikti kinoteātros, ja kāds ir redzējis vai skatīsies, tur arī vesela sadaļa ir šim Falklendu karam, ko Lielbritānija kādreiz karoja pret Argentīnu pirms 30 gadiem. Šobrīd šis stāvoklis par šīm salām, šis jautājums par šīm salām atkal ir sāsinājis abu valstu attiecības. Tas gan faktiski ir dīvaini, jo, ja jūs meklēsiet kartē, nemaz tik vienkārši šīs Falklendu vai Malvinu salas nebūs atrast kartē, bet divas lielas, kādas 700 mazas saliņas tur ir, bet savā laikā tas ir interesanti. Britu pirāts atklāja šīs salas, tad tur tās ieņēma Spāņi. Argentīnai šīs salas piederēja tik tiešām 19. gadsimta pašā sākumā kādu īsu brīdi. Atkal šīs problēmas aktuāls, kāpēc? Banāli, bet visa pamatā ir ekonomiskie apsvērumi. Kādi par to nākamajā sižetā? Strīds par Falklendu salu piederību, uz tām pretendē gan Lielbritānija, gan Argentīna, ir sāsinājies pēdējos mēnešos pēc tam, kad Londona paziņoja par nodomu sākt naftas ieguvi šelfā ap šīm salām. Britu uzņēmums Rockhopper UK Exploration paziņoja, ka tas jau uzdūries uz aptuveni 700 miljonu barelu lieliem naftas krājumiem Falklendu krasta tūmā. Paziņots, ka atradnes izstrāde sākšoties jau pēc 4 gadiem. Jaunākie aprēķini liecina, ka Argentīnas jūras kontinentālajā šelfā, kur relatīvi seklu ūdeņu ieskautas paceļas Falklendu salas, kopumā ir ap 8,3 miljardiem barelu naftas. Tas 3 pārsniedz Lielbritānijas rezerves, kas ir pasaulē 15. lielākās. Ņemot vērā nemierīgo stāvokli tuvajos austrumos un Persijas līcī, interese par Falklendu rajonu pieaug. Argentīna uzskata, ka Lielbritānija cenšas nelikumīgi piesavināties dabas resursus apstrīdēto salu rajonā. Vai vārdu cīņa var atkal pāraugt karadarbībā starp divām valstīm? Optimisti teiktu nē, realisti sacītu maz ticams. Argentīna apgalvo, ka tā neplāno vērsties pret Britiem ar militāru spēku. Bet drošs paliek nedrošs, Londona uz šo rajonu nosūtījusi jaunāko mīnu kuģi Dauntless, kā arī Vanguard klases atomzemūdeni. Un tas vedinājis argentīniešus celt trauksmi pat par kodolieroču izvēršanu strīdus rajonā. Diez vai tas Britu pusē būtu nepieciešams, taču Argentīnai ir iegansts apsūdzēt Londonu, ka tā ķērusies pie neattaisnotas pašnoteikšanās tiesību aizstāvības, lai saglabātu savu karabāzi Malvinu salās, kā Falklendus sauc argentīnieši. Viņi ironizēja, ka tas esot iespējams pēdējais brūkošās impērijas patvērums un pēdējais okeāns, kuru kontrolē Lielbritānija. 6 nedēļu dienestu karaliskajos spēkos Falklendu salās kā glābšanas dienesta pilots sācis Britu princes Viljams, un viņa klātbūtne izrādās kalpojusi spriedzes kāpināšanai. Šis ir gan reģiona, gan globāls jautājums, jo atkal tiek militarizēta Atlantijas okeāna dienvidu daļa. Viņi sūta uz šejien mīnu kuģi, tas ir milzīgs un moderns, un atsūta kopā ar troņmantnieku. Mēs labprāt būtu skatījuši viņu privātās drēbēs, nevis militārā uniformā. Bijušais Britu armijas komandieris ģenerālis Maikls Džeksons gan sacījis, ka tagad, kad no dienesta izņemts vienīgais Britu lidmašīnu bāzes kuģis ar tā lidmašīnām, Lielbritānija nevarētu atgūt salas, pat ja tās atkal tiktu zaudētas. 2010. gadā ASV valsts sekretāre Hillary Clintone aicināja abas puses sēsties pie sarunu galda par salu suverenitātes jautājumu. Briti tolaik atteicās, atsaucoties uz saliniekiem dotu solījumu neatdot salas bez to 2500 iedzīvotāju piekrišanas. Bet paši salinieki, pamatā falklendieši, kuriem ir britu un amerikāņu saknes, vairāk uztraucas par jauniem tirdzniecības ierobežojumiem. Salas iedzīvotāji ir viena no izolētākajiem pasaulē, un šī izolācija, diemžēl, pastiprinās. Savulaik ar viņiem sekmīgi tirgojās Dienvidamerika, taču Argentīna pielikusi visas spūles, lai salas noslēgtu. Argentīna pārliecinājusi citas Dienvidamerikas valstis aizraidīt no savām ostām kuģus ar Falklendu karogu. Kuģi, kas uz Falklendiem brauc ap Argentīnas dienvidu krastu, parasti tiek apturēti, pārmeklēti un aizkavēti. Tirzniecības kuģi lielākoties necenšas izmēģināt laimi. Argentīna ierobežojusi arī gaisa satiksmi, neļaujot šķērsot savu gaisa telpu, un ir tikai viens lidojums nedēļā no Čīles, un tiek draudēts slēgt pat šo saikni. Vietējās avīzītes Penguin News redaktori, salīdzinot divas galvenās aktualitātes, prinča ierašanos un svaigu produktu trūkumu, izšķiras par to, ka otrais temats ir svarīgāks. Ja man izdotos intervēt princi, es vispirms pajautātu, vai viņš, piemēram, atvedis svaigus banānus. Šajās salās 500 jūdzes no Argentīnas dienvidu piekrastes, bez kokiem, kur puš augsts Atlantijas vējš un galvenā nozare raidkopība, salinieku attieksme pret dzīves realitāti ir pragmātiska.